Sveiki! Tātad projekts ir gatavs. Vienīgais īsti nav skaidrības, ko darīt ar kājiņām, bet visticamāk te ieliksim 2,5 mm, tādas kā mēbeļu peciņas, mēbeļu kājas, un ar to tad vajadzētu būt pietiekoši. Tā, tātad šī daļa ir nedaudz izvirzīta uz sānu, tad kā neliela pārkaru, lai nav gluži stūrs, bet, ja ir nepieciešams, to pārkaru varam taisīt lielāku. Uz doto brīdi šī pārkara ir izveidota 25 mm. Tātad, ja ir nepieciešams lielāka, tad saka, ka uztaisīsim nedaudz lielāku pārkaru. Tā vēl ir jautājums par galda aizmugurējo daļu. Vai viņš gulsies, būs atsūtais pret sienu, un vai šajā daļā, kur ir galda virsma, vai arī šeit nav nepieciešama pārkara. Tātad, vai ir kailīs? Ja ir kailīs, tad kailīs parasti ir 25 līdz 30 mm attālumā no sienas. Tad šo daļu, apakšējo daļu arī varam uztaisīt nedaudz šaurāku, teiksim, tur izvirzīt aizmugurējo daļu galdam ar pārkari. Un, protams, šī daļa tad arī aiziet uz āru. Ja tas ir nepieciešams, tad noteikti sakat, izpētat to un padodat man ziņu par to pārkari. Tā, šeit ir ievietotas durtiņas ar blumu virām. Viras ir ar bremzi, un papildus jautājums ir, vai liekam rokturus, vai liekam tipons. Tipons būs atvēršana uz atspiešanu, vai arī attiecīgi rokturis. Tas pats attiec arī uz atvilknēm, vai atvilknes ir nepieciešams ar tiponiem vai ar rokturiem. Šobrīd dotajā brīdī šeit ir uzlikts vienkārši vadotne. Tātad vadotnes arī ir Blumotions ar bremzi, bet tad ir jautājums, vai tiponi ir nepieciešami vai rokturi. Tātad šis vēl jautājums ir jānoskaidro. Tā, izmērs es jums sūtīju, vienīgais es neaizsūtīju šo platuma izmēru, tātad plauktiņš būs 12 cm, jeb 120 mm. Es viņu tā centos sadalīt vienādi, lai aiziet kopā ar fasādi, tā kā visi tie ir sadalījums. Un runājot par izmēriem, tad izmēri lūk ir šādi. Tātad 120 šeit vienādi attālumi sadalīti. Šī ir skapja aiz durtiņām, kas ir tā iekšējā daļa, 40 cm. Tātad tā būs durtiņa iekšpuse. Un tātad kopējie gabarīti 2,10 platums kopējais līdz ārējām malām. Un galda virsma ir 1,60 m plata. Un attiecīgi augstums ir 2 metri, tā kā prasījāt. Un dziļums tekošajās, tātad dziļums ir 50, tas ir tas, ko jūs bijāt prasījuši, tad 50 cm ir 500 mm. Ja ir jāveic kaut kāds izmaiņas, noteikti sakat, izmaiņas veiksim, un tad arī būs gala aprēķins. Tā kā gaidu no jums vēl papildus komentārus, un lai varam virzīties uz priekšu.